Sveici jūs atkal pie mums Kalendulā. Ir jau klāt gandrīz pavasaris, un šoreiz es jums gribu parādīt, kā pagatavot pašiem vienkāršu, bet efektīvus ķermeņu skrubi, jo pavasarī pats būtiskākais ir sevi attīrīt, gan emocionāli, gan garīgi, gan arī fiziski, un sāls. Tieši sāls ir tā, kas cilvēku attīra visos enerģētiskajos un fiziskajos līmeņos vislabāk par visu. Sastāvā tātad būs sāls, šajā gadījumā jūras sāls, smalkā, būs baltie māli, jo baltie māli un vispār māli ļoti labi attīra arī ādu, arī pašus dziļākos slāņus, un klāt vēl būs arī ziedlapiņas no kliņģerītēm, lai būtu priecīgāks un dzeltenāks skats, un burkānu eļļa, kas arī dos patīkamu krāsu un vairāk ienesīs ikdienā saulīti. Ādu pabaros mandeļu eļļa, un 2 ētriskās eļļas uzmundrinās greifrūts un ilangi-lang, kombinācijā veidojot ļoti interesantu un sievišķīgu aromātu. Mazliet vairāk par pusi pieberiet savu trauciņu ar sāli. Šeit ir ļoti vienkārši, kad sākumā tiek sajauktas visas sausās sastāvdaļas, un beigās pievienosiet visas šķidrās sastāvdaļas. Tad vienu ēdamu karoti mālus, un uzreiz sajauciet kopā. Kad abas šīs sastāvdaļas kārtīgi ir sajauktas, pievienosim klāt kliņģerītes, kliņģerīšu ziedlapiņas. Visjaukāk, ja tās būtu jūsu pašu dārzā izaudzētas, protams, var pievienot arī nopirktās kliņģerītes. Kliņģerīšu vietā jūs arī ļoti labi varat izmantot jebkuru citu ziedlapiņu vai augu, teiksim, rožu ziedlapiņas, vai šeit ir plūškoku mazie ziediņi, vai mazus viršu ziediņus, vai rozmarīnu sagrieztu, jebkuru jums vēlamu augu, sauso augu, ko jūs vēlētos, lai būtu jūsu skrubītī. Kad sausās sastāvdaļas ir sajauktas, pievienosim klāt mandeļu eļļu. Jūs varat izmantot jebkuru citu eļļu, kas jums ir mājās, vai tā ir olīveļļa, vai tā ir kāda cita pēc jūsu izvēles. Pievienosim pusotru ēdamu karoti. Arī šeit ir iespējams variācijas, jūs varat eļļu pievienot vairāk, ja jums gribās, lai skrubis ir eļļaināks un līdz ar to viņš būs arī barojošāks. Pievienoto eļļu kārtīgi iemaisam skrubītī. Kad eļļa pievienota, pievienojam klāt 5-7 pilienus burkānu eļļas. Atkarībā no tā, cik jūs vēlaties, lai tas skrubīts būtu dzeltens. Un viņš iegūs ļoti skaistu dzeltenīgu oranžu nokrāsu. Kad eļļas ir piejauktas, liksim klāt ētriskās eļļas. Tātad sāksim ar ilangi-lang. Uz šo daudzumu šeit ir 200 ml. Ieteicams kādus 20 pilienus ētrisko eļļu kopā, un mēs liksim 7 ilangi-lang pilienus un pārējos greifrūtu. Šo vienkāršo skrubi jūs varat izmantot gan dušā, gan pirtī, gan vannā, kā jums ir ērti. Un viņu lieto sekojoši. Jūs viņu iesmērējat vai ieberzējat ādā visā ķermenī, vai, ja jums ir vēlēšanās, tikai saucamajās problēmu zonās, kas ir stilbos un uz pēcpuses. Un, ja iespējams, paturiet kādus 15-20 minūtes. Ja nav, tad cik ir iespējams, un pēc tam skalojiet nost. Ķermeņa skrubim nepieciešamās sastāvdaļas: 100 ml jūras sāls, 1 ēdamkarote baltie māli, kliņģerīšu ziedlapas, 5-7 pilieni burkānu eļļa, 1,5 ēdamkarote mandeļu eļļa, 7 pilieni ilangi-lang ēteriskā eļļa un 13 pilieni greifrūtu eļļa. Ar šo vienkāršo skrubi jūs ādu būsiet attīrījuši, tāpēc nākamajā raidījumā mēs jums parādīsim, kā ādu pabarot un iemācīsim, kā gatavot putoto ķermeņa sviestu. Šo vienkāršo un efektīvo ķermeņa skrubi sastāvdaļas jūs varat iegādāties arī pie mums Kalendulā, gan cēsīs uz vietas, gan arī interneta veikalā www.kalendula.lv.